Ok, forši. Es domāju, ka mēs varam sākt. Būtu forši, ja mani kolēģi pateiktu man par ekrānu, vai visi var to redzēt, viss ir kārtībā. Viss kārtībā? Var redzēt? Kolēģi, forši. Jā. Jā, paldies. Jā, droši slēdzam klāt video kameras, webkameras, telefons un tā tālāk, bet izslēdzam mikrofons. Liels lūgums rakstīt jūsu jautājumus čatā. Lūdzu, nekautrējieties, rakstiet pēc prezentētājiem, pēc tam mēs noteikti uz viņiem apkoposim un atbildēsim. Tā kā droši rakstiet, ja viņi ir. Protams, būs arī iespēja palikt pēc tam viens pret otru un aprunāties, ja ir kaut kādi ļoti karsti jautājumi, un būs arī informācija par kontaktiem, kur ir mani kontakti, kur ir mani kolēģi kontakti, kuriem ir iespējams uzrakstīt vai uzzvanīt un tā tālāk un tā tālāk. Labi, tad labdien visiem vēl vienreizīt. Mani sauc Vječslavs, esmu Footage Group komercdirektors un projekta Optimistika vadītājs. Un paldies visiem, kas šodien esat klāt. Īpaši sveicu mūsu klients un partners. Ir prieks redzēt pazīstams sejas. 2025. gads mums bija diezgan grūts. Bija pārmaiņu un modernizācijas gads. Mēs modernizējam infrastruktūru un pārvietojam mūsu galvenos serverus uz Dēlska datu centru. Iepriekš bija nosaukums kā DEC, viena no drošākajām un modernākajām Eiropā. Visi mūsu serveri pieslēgti agrīnas brīdināšanas sistēmai, kas ļauj nekavējoties rēģēt un atrisināt pat sarežģītākos gadījumus pāris stundas laikā. Tas nozīmē, ka mūsu klients dati, un šodien dati, mēs zinām, ir viens no svarīgākajiem, kas vispār uzņēmumā ir, vienmēr ir drošība. Optimistika ir loģistikas dzinējs. Tas apvieno datus, apstrādā un pārvērš tos precīza rīcībā. Mūsu spēks ir ātrums un efektivitāte. Piemēram, tos pašus 500 punktus optimizāciju mazāk nekā 1 minūtē. Savukārt dažiem konkurentiem šāds pats risinājums apkopā prasa līdz pat 30 minūtēm. Mēs, piemēram, testējam arī uz Lietuvas pastu 5000 punktus, un mūsu algoritms sadalīja tos pa maršrutiem dažu minūšu laikā. Lai to izdarītu manuāli, piemēram, nepieciešami vismaz 3 cilvēki, kas strādā vairākas stundas vakar maiņā. Pārsvarā tie cilvēki strādā vakar maiņā. Un, protams, es zinu, ka noteikti jūsu uzņēmumi ir kaut kāds superspeciālists, kurš var to izdarīt 10 minūšu laikā. Bet toties ar Optimistiku tas viss notiek automatiski, ātri, precīzi un ar iespēju atkārtot rezultātu bez kļūdām. Mēs plānojam būtiskus uzlabojumus arī lietotāju pieredzi. Darbs pie jauna moderna interfeisa jau ir sākts. Mūsu mērķis ir padarīt Optimistiku vēl ērtāku, nezaudēt ātrumu, priekšrocības. Plānojam jaunu UX, jaunu skaidrāku karšu vizualizācijas, jaunas kartes, jaunus mārķus un dinamisku maršrutu zīmēšanu. Uzlabotu datu slāņu attēlošanu. Mēs gribam, lai darbs ar sistēmu būtu ne tikai ātrs, bet arī vizuāli patīkams un intuitīvs. Protams, kur tad bez to pašu AI? Arī mēs spēram soļus mākslīga intelekta virzienā. Viens no pirmajiem soļiem ir sadarbība ar Grape AI. Ko tas praktiski nozīmēs jums? Iespēju digitalizēt rokraksta informāciju un pārvest to pa datiem. Automatiski izvilkt būtiskus laukumus no PDF vai pavadzīmēm. Samazināt cilvēku roku darbības daudzumu ikdienas procesā. Tas ir tikai pirmais solis AI virzienā, kas palīdzēs uzņēmumiem pāriet no papīra uz datiem un uzlabot darbības efektivitāti. Šodien Optimistika uzticās uzņēmumu, kuri ikdienu kustina Baltijas ekonomiku. Ražotāji, pārtikas pārstrādātie loģistikas un transporta uzņēmumi. Mūs vieno kopīga pārliecība, ka dati un caurspīdīgi procesi ir nākotnes valūta. Optimistika nav tikai Rīgas maršrutu plānošana. Tā ir platforma, kas apvieno cilvēku sistēmas un reāla laika datus vienā vidē, kur viss kļūst saprotams un kontrolējams. Mums ir svarīgi ne tikai ievest sistēmu, bet palīdzēt uzņēmumiem mainīt domāšanu. Un pavisam nesen mūsu klientu saimai pievienojas vēl 2 spēcīgi uzņēmumi – Dobeles Dzirnavnieks un Rokiškas Suris. Tas apliecina, ka mēs turpinām augt kopā ar tiem, kas redz loģistikas digitalizāciju kā neatņemamu daļu no savas attīstības stratēģijas. Es pēdējos 15 gadus esmu strādājis ar uzņēmumiem, kuriem ir savs vai ārpakalpojumu transports. Es redzēju, kā uzņēmumi mainās no papīra un intuīcijas līdz datiem un precizitātei. Un Optimistika vienmēr ir bijis par vienu vienkāršu ideju.
palīdzēt uzņēmumiem strādāt gudrāk, nevis vairāk. Paldies jums par uzmanību un uzticību. Kopā mēs veidojam nākotni, kura loģistika kļūst ne tikai precīza, bet arī gudra. Uz ekrāna jūs varat redzēt mans kontakts, droši varat rakstīt, ja ir kaut kādi jautājumi privāti izrunāt arī ar maniem, bet noteikti visinteresantākā daļa būs no Nadeždas. Nadežda, tev ir iespēja padalīties ar ekrānu un pastāstīt par optimistiku jau precīzāk. Paldies! Runājot par jautājumiem, kamerā Nadežda gatavojas, droši rakstiet, tie, kur nedzirdēja, droši rakstiet savus jautājumus čatā. Būs arī iespēja. Jā, rakstiet savus jautājumus čatā, būs arī iespēja pēc tam palikt viens pret vienu, ja būs kaut kādi ļoti karsti jautājumi, kurus ir jāizrunā. Jā, Nadežda, droši. Jā, paldies. Vai visi redz manu ekrānu? Es kārtībā, jā? Prieks redzēt tik daudz cilvēku ar pozitīvu skatu uz nākotni, cik pavisam skaidrs, kā digitalizācija ir mūsu nākotne. Un šodien mēs runāsim par izaicinājumus loģistikā. Un nākamās dažas minūtes mēs runāsim par hausu. Jā, tieši par to ikdienas hausu, kas pazīstams ikvienam, kas strādā loģistikā, un es domāju, ka daži no jums atpazīst situāciju, reālu situāciju. Piemēram, tipiskais rīts uzņēmumā izskatās, ka telefons nepārtraukti zvana. Viens šoferis teica, ka nevar sasniegt noteiktu punktu. Otram iedoti 30 pasūtījumu, kurus pat fiziski nevar izpildīt. Trešais iestrēdzis sastrēgumu. Klienti saka rakstīt, kur mans pasūtījums, vai varētu piegādāt agrāk vai vēlāk. Administrācija sūdzās par informācijas trūkumu. Un jā, protams, ka klienti nevienmēr esot laimīgi par to. Es domāju, ka dažiem pazīstama aina, un ilgu laiku to nosauca par nozares īpatnību. Bet, mēs terējam stundas plānojot maršrutus, kuri jau pēc pusstundas kļūst neaktuāli. Mēs lieki dedzinam degvielu, mēs daram liekas darbības, un mūsu šoferi nogurst, un pat arī klienti nevienmēr esot laimīgi par šādu situācijām. Un mēs uzskatām, ka tam nav jābūt. Un mēs esam šeit, lai šo te hausu pārvērst par precīzi noregulētu mehānismu. Optimistika tas nav tikai mūsu optimistiskais nosaukums, tas ir gudra sistēma, kas pārņem sevi galvassāpes par maršrutu plānošanu. Un vispirms par cipariem. Es nemocīšu jūs ilgi par 10%, bet uzdošu tikai dažus jautājumus. Iedomājieties, kā būtu, ja jūsu plānošanas laiks samazinātos līdz pat 3 reizēm, no vairākām stundām no rīta vai vakarā līdz tikai dažām minūtēm. Un ko jūs darītu ar ietaupītu laiku? Kā būtu, ja jūs varētu ietaupīt 20–30% uz degvielas? Vienkārši izreikināt, cik tas būtu mēneša vai gada griezumā. Un pat interesantākais, kā būtu, ja jūsu ieguldījumu sistēmā atmaksātos jau pēc 2. mēneša lietošanas. Jā, un tas viss nav maģija. Tas ir matemātika un algoritmi. To pierāda arī mūsu klienti, tiem, kas jau bija iespēja strādāt un kuri vienkārši izreikina un var padalīties ar savu pieredzi. Starp citu, viens no mūsu klientiem arī šodien mums padalīsies ar praktisko reālu pieredzi par ieviešanu un varēsim droši uzdot arī jautājumus. Kā minējam, droši rakstiet arī pat tagad jautājumus, ja tādi ir, un mēs
novēlēsim laiku pēc prezentācijām, lai atbildētu uz tiem. Un kam tad viss tas ir domāts? Absolūti ikvienam, kam ir savs transports, savs vai ar pakalpojumu, un kuriem darbinieki strādā uz laukumu. Tas var būt kurjeru dienesti, tas var būt servisa darbinieki, kuriem jābrauc izsaukumos, tas var būt pārtikas vai dzērienu ražotāji, atkritumu savakšana. Sarakstu var turpināt ilgi, bet būtība ir viena. Ja jums ir uzdevumi un viņus ir jāizpilda, ja jūs katru dienu plānojat maršrutus, optimistiski to izdarīt ātrāk, efektīvāk un izdevīgāk. Izklausās lieliski, bet droši vien to grūti ievest. Tas ir virs jautājums, nebūt nē. Mēs šo procesu padaram maksimāli viegli. Jūs vienkārši varat ielādēt savus datus caur parasto Excelīti vai ERP sistēmu. Un, jā, mēs ļoti priecājamies par sadarbību ar Excelent, jo mēs piedāvājam arī API integrāciju un datu apmaiņa notiek automatiski, mazinot cilvēku resursu iesaistību visā procesā un, protams, mazinot kļūdu iespējamību. Praksē viss izskatās tā, ka, kad pasūtījumi tiek importēti, sistēma pati analizē visus datus, adreses, krāvas tipu, transporta tipu, ietilpību, laika logus, kad, piemēram, precīzi jāpiegāda no 9 līdz 10. Algoritmi ģenerē maršrutus, loģisks rezultātā saņem gatavus maršrutus, redz tos ekrānā, redz tos uz kartes, un sistēma nosūta tos arī šoferiem. Web lietotne vadītājiem VizitTrack, viņš redz savu precīzu plānu un var arī nestresot un izpildīt to precīzi bez jebkādiem jautājumiem. Ir ļoti daudz iespējas arī sistēmai. Piemēram, ir iespējams manuāli reģidēt maršrutus, vienkārši apkalpot kaut kādus punktus uz kartes, var dalīt piegādes pa reģionu, var plānot cisternām ar vairākiem nodalījumiem, iespēja arī aprēķināt tarifus par pārvadājumiem. Ja, piemēram, jūs izmantojat ārpakalpojumu, sistēma paņems jebkuru formulu, un jūs redzēsiet, cik katrs maršruts jums izmaksās. Un tas, protams, nav viss, saraksts ir garš, katrs var atrast sev piemēroto, kā arī mēs esam izstrādātāji, un jūs varētu pieprasīt izstrādāt tieši to, kas interesē jūs. Ko redz šoferis? Šoferim ir ļoti ērta lietotne, VizitTrack, viņš redz savu maršrutu, viņš vienkārši var atzīmēt, kad viņš to pieņēma, kad viņš to izpilda, var redzēt karti, ir integrācija ar Waze vai Google Map, var integrēties te ar jebkādu citu sistēmu. Mēs varam parādīt tādu kartu, kā jūs gribat. Klients var parakstīties uzreiz uz ekrāna, visi dati atgriežas atpakaļ optimistika, un, ja nepieciešams jūsu grāmatvedības sistēma, jūs visu redzēsiet uzreiz, un jā, tas mazinās laiku, lai visu to informāciju nodot no viena līdz otram. Jā, un gribas atzīmēt, ka uzņēmumi bez digitalizācijas riskē atpalikt un zaudēt kontroli. Pat cik mēs ceram, ka visi grib attīstīties un augt. Un pienāks brīdis, kad vairs to nav iespējams kontrolēt bez kaut kādas sistēmas. Un mēs ne tikai optimizējam maršrutus, mēs sakārtojam sistēmu. Mēs sakārtojam jūsu darbu un palīdzam strādāt bez hausa. Jā. Katram ir savs ceļš, katram ir savi klienti, katram ir savi uzdevumi, savas sāpes. Mēs sapratam, ka katrs uzņēmums ir unikāls. Un tieši tāpēc mēs
piedāvājam jums arī sazināties ar mums personīgi un uzzināt, kā tieši jūsu gadījumā, tieši jūsu uzņēmumam var palīdzēt optimistika. Un droši varat rakstīt, zvanīt un pieprasīt individuālu tikšanos, individuālu demonstrāciju. Mēs parādīsim situāciju visu atbilstoši jūsu gadījumā. Un jā, paldies par uzmanību. Un mēs arī šodien gribēsim padalīties ar, kā jau minēju, pieredzi viena no mūsu klientiem. Tātad. Es ceru, ka nevienam nebūs problēmu ar angļu valodu, jo tas būs mūsu klients Latako no Lietuvas filiāles. Un jā, es uzdošu jautājumus. Hello, Rasa. Do you hear me? Hi. Yes, I can hear you very well. Thank you. Okay, so I just want to ask you a few questions about your experience of using Optimistic. At first, I want to ask, on a scale from 1 to 10, would you rate the adaptability of Optimistic system to Latako logistic process? Guess what point I will give to Optimistic? Actually, 10 points, guys, 10 points, really. And I can explain why. Business environment is changing fast, and business processes has to change as well. So this is a must. And it is very important to have a partner which is not stuck on doing things all the way only. And we have a lot of such enterprises around, and Optimistic, it is not among them. And this is a good point. We had quite a few situations when we needed some additional features. It was discussed with the Optimistic team and later provided to us. And I would say quite fast and in a good quality. So therefore, 10 points goes to Optimistic. Yeah, so. Thank you. I wanted to ask, how would you describe the route planning process before and after implementing Optimistic? Nadezhda, as you showed on the screen. So actually, before Optimistic, route planning was done purely manually by our drivers. What does it mean? Meaning they were getting a bunch of papers, delivery notes, we are calling them delivery notes, and doing their own routes. Imagine 6 drivers, they were doing each of them their own route for at least 30 minutes. So 30 minutes multiplied by 6, you can see how much time it was spent just for spending. And of course, on the one hand, it was really time consuming, and on the other hand, well, not efficient at all. While at Optimistic, our logistics specialist can do it in 15-20 minutes. It's a max. It's dependent on the volume. With Optimistic, our routing is done automatically right now and based on the most efficient route possible at that moment. And what is the most important, mistakes are eliminated, and none of the address right now is missed on the certain way of the route. So this is a really good point. And of course, new things, when we are getting new things, everybody is afraid of how it's going to be and will it work or not work. Well, we have just to try, and we tried it, and for us, it's working, and we're happy. We're happy with the system we have right now. Thank you. I'm so happy to hear it because it was our plan to make people happiest. So, and what about customer satisfaction? How Optimistic affects on this? Well, we have noticed that customers has started to get orders faster. The less complaints we're getting. So this is a good point. Because if there are no complaints or the less complaints that we have had previously, so definitely it's helping for the customer satisfaction. So yeah,
customers were fine. Yes. And what about the data exchange between different departments, from logistics to drivers and to other team? Well, in terms of data exchange between departments, I would say it influenced not much, maybe, because of our business specifics, because kind of the communication itself became much faster. It's fine, but this became, well, we were expecting to happen this. So, and we got what we have expected. So, as well as understand, our VisiTrack web application for drivers improve the situation and help to communicate faster. Yes? Certainly. Well, logistic coordinator can easily now get into the order. If she gets a question, well, where is the order, and is it delivered already? Is it on delivery? Who is delivering, and so on? So she can easily get into the system and get the answer for the customer. And she can see whether what is the situation for the certain address, if products are delivered, not delivered, on the way, and so on. So it becomes much easier. And very good point that not only one coordinator can use this system, we can have separate connections as well, and anybody from customer service can answer questions about delivery. So I think it's good. Thank you. And how do you evaluate the availability of custom developments? So you mentioned that you use such options in practice, some specific developments for your logistics, for your business. Thank you for the question. This was a good one. And I would say Optimistic team is very open to create tailored developments. That's for sure. And yes, we have had such options in the practice. I can share it with you. As an example, I would say recent example, we have done a new project with Optimistic team, electronic proof of delivery. What does it mean? We call them POD, proof of delivery. So POD is generated in the system right now automatically, not anymore we are signing any papers. So it is generated in the system automatically and sent to driver's tablet. Driver is going to certain address with the products, and as soon as products are delivered to the customer is signing POD on tablet. So no more papers. Later signed POD are sent to Optimistic and then straight to Lataco FTP server. And we can see them all. We can store them, and we can find needed POD in seconds, and it's so convenient. It's very good. And how this project we have started, first of all, we started from the business expectations. We met the Optimistic team, had several meetings clarifying detailed requirements, then a few test options, and then just went live, and I would say successfully, very successfully. It's one of the greatest projects that we have had. Thank you very much, guys. You did a great job. And actually, we are extremely happy with this project. It works very well. Thank you. Thank you. Thank you very much for your read. Thank you. And maybe there was some unexpected benefits or results that you didn't anticipate in the beginning. I would say results were as expected. And what was a bit unexpected, the speed of implementation. It was really very fast. So actually, I would say it took more time at Lataco side to clarify certain things than at Optimistic side to implement them live. So yeah, and one more thing I wanted to mention, that after implementing Optimistic, we noticed that fuel consumption became less. So this is because of the fact that drivers are getting right now
exact route and the most, let's say, time and resources consuming, the less time and resources consuming. So this is a good point. This is a good point. But we expected that, and good point that we got that. It's great to hear it. Thank you. And maybe you can also evaluate our support team. How fast do you get answers, or any other questions from your side? Well, very good. I would say very good. Fast reaction, if something is not working, is really good thing what you do. And I have had myself a few situations when we needed support on the spot. So we just made one call and we got immediately Teams meeting to solve our issue. So so far so good. And it is very, very important in logistics to have a good service, because the customer is waiting on another side, and customer satisfaction is very important for us. So it's good. Okay, thank you. And I wanted to ask, what would you advise to the companies that still are considering digitalization or automation on their logistics processes? Well, just start to do that because because it is, guys, it's paying back in terms of elimination of manual work, which costs us a lot, and it's paying back in terms of cost saving for fuel consumption and so on. Finally, it's paying back because of our own employees' satisfaction with doing job faster. You know, it's really good. So, of course, it costs money, but nothing is good in this life we are getting for free. Yeah, so you have to pay for that. But the result is really good. So just do it. Thank you. And finally, if you could describe the optimistic system in just 3 words, what would that be? Easy, innovative, efficient. Thank you. Thank you very much, Rasa. Thank you for being with us today. And I hope so that you'll get a lot of interesting information too from our presenters today. So yes, and the next one. Nākamais. Paldies liels vēlreiz Rasai. Ja? Es gribu dot vārdu mūsu partneri, mūsu cilvēkam, kuru man izdevās satikt šogad, un mēs beidzot atradam to īstu partneri, ar kuru gribam sadarboties. Bieži vien jautā, kā apvienot optimistiku ar ERP sistēmu. Un bieži vien cilvēki sāk ar optimistiku un grib pēc tam sakārtot arī citas lietas savā uzņēmumā. Un jā, šodien mēs dzirdēsim arī par to iespēju un vispār par veidu, kādā veidā mēs savienojamies, kurās vietās, un došu vārdu tad Kārlim, lai pastāsta par risinājumu, kuru piedāvā Excellent Latvija. Kārli, mēs tevi nedzirdam. Tā, vai tagad mani dzird? Jā. Un vai man ekrānu redz? Jā. Jā. Lieliski. Paldies, Neģeldē, par pieteikumu. Jā, tad mēs ar Neģeldu satikāmies šogad. Bija ļoti interesanti arī uzzināt par optimistiku risinājumu, jo arī mūsu esošie klienti vai arī daļa potenciālo klientu interesējās par tādu lielisku kombināciju, kā var apvienot divas šīs platformas, kur notiek uzskaite un attiecīgi maršrutu plānošana, lai nebūtu manuāli jākopē
no vienas sistēmas informāciju nākošajā, un līdz ar to tad mēs arī aprunājamies par šīm iespējamām sadarbības iespējām. Un tad man ģērda palūdzu pastāstīt, tad varbūt vairāk, kas ir ERP sistēma, varbūt ar ko tā atšķiras no Exceliem un kādā veidā tad jūs varat arī vēl vairāk automatizēt savus ikdienas procesus uzņēmumā. Kamēr varbūt es prezentēju, tad tīri interesi pēc gribētu varbūt saprast, jūs varētu čatā ierakstīt, varbūt esat domājuši ieviest kādu ERP sistēmu vai šobrīd jau izmantot kādu grāmatvedības sistēmu. Tīri saprast, varbūt kāda ir auditorija un varbūt arī rodas kāds jautājums saistībā par kaut kādiem plusiem vai izaicinājumiem, izmantojot esošās sistēmas. Tīri statistikas nolūkos varētu varbūt arī pēc tam ieteikt kaut kādus labākus risinājumus, kā vēl vairāk kaut ko automatizēt, izskaust vai ieviet no jauna. Trijos vārdos par Excellent Latviju, tad mēs nodrošinām biznesa procesu pārvaldības sistēmu, jeb angliski tas ir ERP, jeb Enterprise Resource Planning sistēmu. Šobrīd esam pieejami visā Baltijā, līdz gada beigām lokalizēsim produktu Standard Books arī Lietuvā un arī Somijā. Kopumā mums tad ir starptautisks produkts, kas saucās Standard ERP. Kopumā, ja mēs ņemam visus produktus kopā Baltijā plus Somijā, tad nedaudz virs 30,000 klientu mums ir šobrīd. Kas tad ir ERP? ERP, respektīvi Standard Book sistēma ir izaugusi no grāmatvedības sistēmas, kas neierobežo sevi tikai ar grāmatvedību. Tad jau arī 30 gadu laikā esam izveidojuši sistēmu, apaudzējot to noliktavas pārdošanas vadības, servisa vadību, HR platformām, nevis platformām, bet arī šiem moduļiem, kā arī nobeidzot ar biznesa inteliģenci. Bet vienmēr man patīk nedaudz varbūt vienkāršāk arī pastāstīt, kas tad ir ERP sistēma, proti tā ir sistēma, kas apvieno dažādas datu plūsmas. Protams, katrā uzņēmumā ir kāda tirdzniecība, un tie tirdzniecības kanāli var būt dažādi. Ja, protams, mēs runājam arī par fiziskām tirdzniecības vietām, tad var būt kases sistēmas, kases aparāti, var būt pārdošana pa telefonu, var būt arī e-komercijas risinājumi, un attiecīgi var būt arī šie aģenti, kas tirgo preces, vai arī saucamie digitālie tirgus plači, jeb marketplace. Bet, lai vai ko tirgot uzņēmums, protams, ir nepieciešama noliktavas pārvaldība. Jā, tad, lai varētu zināt, ko tad ir pārdevis cilvēks, kas strādā fiziskā tirdzniecības vietā, ko ir sasolījis tirdzniecības aģents, kādas rezervācijas ir tika veiktas pieņemsim 220 LV, viss tāpatās noslēdz pie noliktavas un loģistikas plānošanas. Un, protams, šis ir kritiski svarīgs punkts, runājot par datu un sistēmu integritāti, vai attiecīgi sistēmas savā starpā vienkārši sakot sarunājas, vai tām ir integrācija ar tiem pašiem e-veikaliem, kases sistēmām, un, piemēram, arī šajā reizē mēs runājam par piegādēm un vispār loģistika plānošanu. Protams, nākošo attīstot arī šo aplīti, mēs runājam par finansēm, par grāmatvedību, par klientu maksājumiem. Ja uzņēmums ražo ideālā scenārijā, ka ražošanas process arī notiek vienotā ERP sistēmā, ja ir ražošana, visticamāk arī ir ļoti daudz cilvēku resursu tiek nodarbināti, un, protams, kā lai tad analizē datus, ja, piemēram, šobrīd notiek viss tā uzskaita Exceļos, ja ne ERP sistēmā. Protams, ERP būtība ir tajā, ka tā ir uz moduļiem bāzēta sistēma, kas apvieno visas šīs datu plūsmas, bet, protams, ERP, jeb Standard Book sistēma, ir kā centrālais uzņēmuma rīks, kas tiek integrēts ar dažādiem citiem risinājumiem. Piemēram, ar to pašu e-komercijas platformu, vai, piemēram, mēs runājam par biznesa inteliģenci, kas ir FlexBI, vai, piemēram, mēs runājam par dažādiem kurjerdienestiem, kas ir DPD, Omniva, DHL un citi, kā arī, piemēram, runājot par maršrutu plānošanas rīku, kā tad panākt to, lai no vienas sistēmas dati sinhronizētos ar maršrutu plānošanas rīku, šajā gadījumā ar Optimisti. Runājot arī par loģistiku un noliktavu, gribētu izcelt, ko tad mūsu sistēmā var veidot. Runājot par šo sadaļu, protams, tad visi klientu pasūtījumi, piedāvājumi, dažādas rezervācijas, nav svarīgi, no kura kanāla tās saplūstu. Protams, visa preču saņemšana notiek ar mūsu sistēmu, preču komplektēšana, minēja arī dažādi kurjerdienesti un, protams, arī pārvadājumi.
Tad tā mūsu attīstība, runājot arī starp ERP un Optimistic, mēs vēlētos uztaisīt arī ekosistēmu, kur pasūtījuma adreses, piegādes grafiki, tad no vienotas ERP sistēmas nonāk Optimistic sistēmā. Savukārt atpakaļ uz ERP atgriež detalizēta informācija par piegāžu statusu, nobraukumiem un izmaksām. Un, protams, mēs arī vēlētos arī izcelt arī šos iegumus, kas notiek, ja dati nav jākopē, tad attiecīgi arī mazāk manuāla darba un tiek izskaustas cilvēciskās kļūdas, jo vairs nebūtu jāpārkopē dati no vienas sistēmas otrajā un attiecīgi no otras sistēmas, tad pirmajā sistēmā. Protams, tas dod arī datu precizitāti, ātrumu un caurspīdīgumu, un tad loģistika, pārdošana un grāmatvedība beidzot redz vienotus un tos pašus datus, un attiecīgi tad, protams, kā jau, ja nemaldos arī Nadežda minēja par šo te klientu apkalpošanas ātrumu, tad noteikti arī tas uzlabos klientu servisu un vispār uzņēmumu konkurētspēju un klientu atsauksmes. Arī, protams, runājot arī par mērogojamību un ātrāku lēmumu pieņemšanu, ja ir pieslēgta klāt arī datu analītika. Protams, tas arī parāda visu lielo bildi, bez mazai tiešsaistē, lai vadītāji tad arī var pieņemt ātrākus un precīzākus lēmumus. Bet pirms ieviest kādu ERP sistēmu, es aicinātu varbūt savā iekšēnē, uzņēmuma iekšēnē nospraust mērķi, ko tad jūs vēlētos sasniegt no šīs ERP programmatūras, jo risinājumi ir daudz un dažādi, bet galvenais tas ir mērķis, ko tad jūs vēlētos sasniegt. Noteikti ir nepieciešams plāns, kā jūs šo mērķi sasniegsiet, un noteikti meklēt palīgus iekšēnē. Protams, šim lēmumam nebūtu varbūt jānāk no viena noliktavas cilvēka, ka mums ir nepieciešams ieviest kādu automatizācijas rīku, bet noteikti ir jāparunājas ar visiem departamentiem un jāuzklausa viņu domas. Bez palīgiem iekšēnē es ieteiktu meklēt arī partnerus ārpusē, kas, ja, protams, runājot par digitalizāciju un automatizācijas lietām, tad tas nav viegls jautājums, ka vienmēr iekšēnē arī būs pretestība, kā jūs dod noliktavas darbiniekam, vai tu gribi digitalizēties, visticamāk viņš pateiks, ka nē, vienkārši apsvērumu dēļ, ka varbūt nav izpratnes, ko tad tas nozīmē, tāpēc arī aicinātu meklēt dažādus pārmaiņu vadīšanas konsultantus, kas būtu kā eksperti un strādātu kopā ar jums, ar jūsu komandu, lai parādītu, kāda tad tie ieguvumi būs, ieviešot dažādas digitālas risinājumus. Un tikai tad vērsties pie IT risinājumu devējiem, lai pēc šī konsultanta atzinuma, teiksim tā, viņi varētu neitrāli ieteikt kādus risinājumus un izveidot šo te jums infrastruktūru uzņēmumā no dažādiem digitāliem risinājumiem, kas ir pieņemti pat Latvijā tirgo. Līdz ar to, tad, ar ko es varbūt saskaros ikdienā, ka pie mums atnāk klienti, kas vēlas ieviest ERP sistēmu un kad uzdod jautājumu, ko tieši vēlas sasniegt no ERP sistēmas, ja? Tad situācija bieži vien ir tāda, ka nezinu šīs atbildes, un tad tiek uzdots mājas darbs. Ja, tad attiecīgi, ko jūs vēlētos samazināt, izskaust, automatizēt, digitalizēt, integrēt, un tad attiecīgi potenciāliem klientiem atbildot uz šiem jautājumiem, tikai tad mēs varam bet runāt jau par konkrētiem IT risinājumiem. Ja gribat uzzināt vairāk par to, vai izveidot nelielu mini auditu par jums, par jūsu esošajām sistēmām uzņēmumā, un jūs jau sadarbojaties ar Optimistic, droši sazinieties ar mani, palīdzēšu saprast tieši no tās uzskaitas puses, no grāmatvedības puses, no klientu pasūtījuma, realizācijas, pārdošanas vadības puses, tātad visas nianses, lai varētu veiksmīgāk jums sakārtot šo ERP sistēmu, un pēc tam mēs varētu to integrēt jau ar Optimistic. Tas no manas puses šajā reizē būs viss. Varbūt kādi jautājumi droši rakstīt, atbildēšu. Paldies, Kārlis. Ļoti interesanti. Par pretestību. Man ļoti tas atskan, ja godīgi. Mēs ikdienā saskaramies ar pretestību, kad klienti, vieglāk ir tad, kad uzņēmumā atnāk kāds jauns cilvēks, un tad viņiem iet ātrāk, jo viņi grib kaut ko digitalizēt, un viņi tad ir ar mieru pierādīt arī sev un uzņēmumu, ka viņi ir gatavi kaut ko izmainīt gan no savas puses, gan uzņēmumā kaut kā. Tā kā par to pretestību, tas ir mūsu sāpes ikdiena, ja godīgi, bet mums ir liels prieks, kad uzņēmumi tomēr pat tādi, kuri jau sen strādā tā, ka viņi ir pieraduši,
daži ir gatavi mainīt kaut ko gan savos procesos, gan nezinu, laikam savā noskaņa, kā viņi turpinās tos darbu turpmāk. Tā kā paldies. Jā, tālāk, mēs noteikti droši rakstiet, turpiniet rakstīt jautājumus. Pašlaik, kamēr Aleksējs gatavojas, atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Tad došu savu vārdu Jekaterinej droši. Sveiki visiem! Palīdzēšu kolēģiem ar jautājumu uzdošanu. Un tā, mūsu pirmais jautājums ir tāds. Mans bizness darbojas Somijā. Vai Optimistika risinājums darbojas arī tur? Cik saprotu, Jurijs palīdzēs mums atbildēt. Jurijs, Labdien visiem! Tad runājot par Optimistika darbošanos, tā kā mēs strādājam principā visas valstis, tā kā visas Baltijas valsts, ir arī klienti Somija. Un tad atbildot uz jautājumu, principā nav nekādu ierobežojumu, kur ievest Optimistiku. Tas mūsu gadījumā aizņems tikai 1 dienu, un tad visas kartes būs pieejamas tieši klientam, tieši tajā reģionā, kur viņam ir jāstrādā. Tā kā, jā, paldies par jautājumu. Super, paldies, Jurijs. Tad ķeramies klāt pie nākamā jautājuma. Un tas ir šāds. Vai Optimistikam ir pieejams demo, lai varu pārliecināties, ka risinājums man patiešām der? Vjačeslavs? Jā, tas ir viens no populārākajiem jautājumiem par to demo. Visi grib kaut ko pamēģināt pirms iegādāties. Mums tāda iespēja ir, bet mazliet citādāk. Dēļ tā, ka mēs tēmējam tomēr uz vairāk to industriālu programmu nodrošinājumu tipu, mums ir iespēja pasūtīt simulāciju. Tas nozīmē, ka mēs ne tikai prezentējam, bet mēs parādīsim uz jūsu datiem. Paņemsim, protams, uzdosim jautājumus, jūs atsūtīsiet mums jūsu datus, mēs tos apkoposim un pēc kaut kādas pāris dienām parādīsim jums mūsu rezultātu, tad respektīvi jums būs iespēja redzēt jau uz saviem datiem, kā Optimistika izveidos to maršrutu un parādīt, kā tas varētu izskatīties, ja jūs strādātu Optimistika sistēmu. Protams, mēs palīdzēsim arī un parādīsim, kā strādāt ar to pašu Optimistiku, kā ievest maršrutus, kā ievest mašīnas un tā tālāk. Tā kā jūs strādāsiet un redzēsiet ar mūsu speciālistu palīdzību, kā ar viņu darboties. Kāpēc tā? Jo mums ir gana liela pieredze strādājot ar dažādiem uzņēmumiem, no mazajiem līdz lielajiem, un mēs zinām, ka, ja ir kaut kas iedots, tad pārsvarā tas viss ir stāv uz plaukta, un pēc kaut kāda laika, nezinu, vai tas cilvēks pieķersies, vai vispār nepieķersies tam, lai paskatīties. Tāpēc mēs tomēr tā strikti, kā jau Rasa runāja, ja cilvēka nav, kurš ir deliģēts uz to visu, tad viņš arī neparādīsies. Tā kā arī Kārlis par to runāja. Tā kā mēs piedāvājam simulāciju, un simulācijas laikā jūs sapratīsiet gana daudz, vai Optimistika palīdzēs jūsu uzņēmumu vai nē. Tā kā, jā, paldies. Paldies, Vjačeslav. Un mūsu nākamais jautājums, ko saņēmām, ir: man ir tikai neliels uzņēmums, ir 10 mašīnas. Vai Optimistika būs piemēros arī man? Un mūsu integrēšanas speciāliste Tatjana jums atbildēs. Jā, Tatjana? Labdien! Jā, dzirdat? Jā, labdien! Es personīgi uzskatu, ka Optimistika ir piemērots ne tikai 10 mašīnām, bet arī 101 mašīnai, un mēs varam plānot arī ne tikai mašīnu, bet arī gājēju maršrutus. Optimistika ir labs ar to, ka viņš ne tikai plāno tos maršrutus, bet arī palīdz ļoti viegli tos menedžēt, starp mašīnām, starp vadītājiem, ļoti palīdz arī monitorēt un analizēt maršrutus, un ne tikai maršrutus, bet arī darbības kaut kādas, no šoferu puses vai no mašīnas puses, jo arī atverts visāda veida integrācijām, kur mēs varam dabūt ļoti daudz datu, un tas jums palīdz saprast vispār, kā notiek jūsu uzņēmuma, teiksim tā, klientu apkalpošana. Jo jūs varat sekot ne tikai darbības, bet arī klientu apmierinātībai, pasūtījumi izpildīja laicīgi un tā tālāk. Paldies! Super, paldies, Tatjana.
Un tad vēl viens jautājums Jurijam. Vai ir iespēja papildināt jūsu risinājumu ar lietām, kas nepieciešamas tieši mūsu uzņēmuma vajadzībām? Jā, ļoti labs jautājums. Principā tas ir tas, ar ko mēs nodarbojamies ikdienā. Visas papildus izstrādes, tas saucamais custom development. Jā, mēs esam priecīgi, kad mēs saņēmam kādu interesantu pieprasījumu uz izstrādi. Tas ir kā, katram klientam ir kaut kas savs, ko viņš grib implementēt optimistikā. Tāpēc mēs ar to nodarbojamies un jā, droši varat rakstīt mūsu tekošie klienti vai jaunie klienti, tad droši varat rakstīt uzreiz, interesēties, kas jums ir nepieciešams, kā mēs to varam implementēt, tad, jā, protams, mēs visu izrunāsim un piedāvāsim vislabāko variantu, kā to var izveidot. Paldies! Paldies, Jurijs. Un tad nākamais jautājums. Vai jūsu risinājums der arī mazām loģistikām, vai tas atmaksājās? Piemēri, laikam prezentācijas, ir ņemti uzņēmumiem ar salīdzinoši lieliem loģistikas tīkliem. Aģērta, lūdzu. Jā, mēs jau sen domājam par šo situāciju, un mums bija daudz šāda veida jautājumu, un mēs sapratām, analizējam, ka arī nelielam uzņēmumiem ir tāda nepieciešamība atvieglot sev dzīvi un ietaupīt laiku un naudu. Un jā, mums ir risinājums, kas ir izstrādāt uz optimistika bāzes, bet satur tikai daļu no visa funkcionālā, un jā, viņš ir piemērots arī mazajiem. Piemēram, mums ir vismazākais klients, kuram ir tikai viens autotransports, viņš nodarbojas ar atkritumu izvešanu, un jā, tas tieši tur pierādīja savu visas savas iespējas, un jā, mums ir jau vairāki tādi klienti, protams, un salīdzinoši cena ir arī cita tādam risinājumam, un ja ir pieprasījums, droši rakstiet, mēs parādīsim un nodemonstrēsim, kā tas viss strādā. Paldies, Naģežda. Un tad vēl viens jautājums. Kādas traka kartes izmanto jūsu risinājumu? Jurijs? Laikam, tu varēsi vislabāk atbildēt. Jā, tad pēc noklusējuma mēs izmantojam OpenStreetMap kartes, mēs tos atjaunojam attiecīgi, bet arī runājot par kartes kravas mašīnu, mēs izmantojam Hermaps. Tas ir risinājums, mums ir integrācija, ir daži klienti, kas izmanto, jo tieši tas, kas atšķirās, ir arī plānošanas procesā, ka visur mašīnas var izbraukt, attiecīgi atkarībā no izmēra, atkarībā no kravnesības un tā tālāk, ir visādi parametri. Un tad, jā, tad maršruti attiecīgi tiek plānoti nedaudz citādāk, un arī tas ļoti atvieglo darbu tiem šoferiem, tiem jauniem šoferiem, kuri tikai uzsāk darbu, un viņi varbūt pagaidām nezin tik labi pilsētu vai no pilsētas un ceļus, kur viņi var izbraukt, un tāpēc optimistika arī var palīdzēt viņam pareizi izbraukt to maršrutu. Paldies! Paldies, Jurij! Tā, mums palika 2 jautājumi. Ceru, ka Jurij, tu palīdzēsi mums uz tiem atbildēt. Un pirmais ir, vai risinājums būtu piemērots arī mežniecības nozarei, kur mežu ceļi galvenokārt nav pieejami Waze vai Google Maps? Jā, kā es jau iepriekš minēju, mēs izmantojam OpenStreetMap, un mēs piedāvājam iespēju arī uzlikt katram klientam savu atsevišķu karti, proti servisu, kurā var veikt visādas izmaiņas, kas attiecas uz ceļiem. Piemēram, uzzīmēt jaunu ceļu kaut kur meža vidu, kur ceļa nav pagaidām un varbūt pat nebūs.
Tāda veida mēs varam arī plānot braucienus tieši uz to punktu, lai mašīna būtu arī pareizi aprēķināts laiks un visa pārējā informācija. Ir arī klienti, kuri izmanto tādu pakalpojumu, kā papildus pakalpojumu, bet viņi vairāk slēdz un varbūt arī piezīmē klāt ceļus, bet pārsvarā viņi slēdz tos ceļus, kur viņi negrib, lai brauc viņu transports. Varbūt tas ir kāds grāvija ceļš, kurš ir ātrāks, bet ceļa stāvoklis ir ļoti bēdīgs. Jā. Tā kā viņi var to izņemt, un tad arī optimistika izmantos citus ceļus, lai izveidotu maršrutu un attiecīgi saskaitītu visu laiku un distanci kopā. Un, jā, tad tiem, kuriem tas ir vajadzīgs, mēs piedāvājam tādu risinājumu, un principā visi tie klienti, viņi ir ar mieru risinājumu. Paldies! Paldies, Jurij. Un pirms uzdot pēdējo jautājumu, gribēju atgādināt, ka, ja jums vēl pa šo laiku parādījās kaut kādi jautājumi, tad jūs droši varat uzdot. Pēc tam pašās beigās, tad kolēģi arī varēs jums atbildēt. Un tad tas pēdējais jautājums ir, kā ražošanas uzņēmumam bez sava autoparka mums īpaši svarīga ir integrācija ar transporta pārvadātājiem. Vai jūsu sistēma piedāvā šādu iespēju? Jurij? Jā, laikam arī jautājums priekš manis. Jā, kā Vjačeslavs paši sākumā jau minēja, ka mēs strādājam ar klientiem, kuriem ir savs autotransports, un arī ar tiem, kuri nodarbojas ar pārvadājumiem. Un tad klienti izmanto tos kā outsource ar pakalpojumu. Un sanāk tā, ka mēs, protams, ka mēs piedāvājam arī integrāciju ar GPS sistēmām. Tas, kas ir jau uz doto brīdi jau uztaisīts, tas integrācija ar Lietuvas GPS provideriem, ar Latvijas provideriem. Un mēs varam saņemt visu nepieciešamo informāciju par to, kur bija mašīna, kur viņa braukāja. Arī varam salīdzināt to informāciju ar ieplānoto. Protams, tas interesē visvairāk, kā bija saplānots un kā tieši bija izbraukts tas maršruts, vai viss bija piegādāts laikā. Starp citu, jā, kā Nadežda arī stāstīja, mums ir VisiTrack lietotnē, kur šoferi viņi atzīmē piegādes visas, vai jā, un tā informācija viņa tiek arī attēlota tajā analīzē. Tad mēs ņemam to laiku un lokāciju, kur šoferis atzīmē par to, ka darbs ir pabeigts, ka kaut kas ir piegādāts vai saņemts no klienta. Un tad, jā, tad mēs varam to visu izanalizēt un arī parādīt lietotājiem, lai būtu vispār redzams, vai kā atšķiras tas plāns un reālais maršruts. Un attiecīgi arī varbūt tas, kas ir ļoti noderīgi, ir tā saucamie tarifi, ko var izmantot, piemēram, strādājot ar citiem pārvadātājiem. Un, jā, var uzreiz redzēt, kādas būs izmaksas attiecīgi pēc tiem noteikumiem, kuri jau tagad ir. Dažiem klientiem tie ir daži arī, piemēram, tur pēc punktu skaita, pēc distances, pēc maršrutu skaita un tā tālāk. Šo visu informāciju var ievest Optimistikā, un Optimistika uzreiz, tad, kad maršruts ir saplānots, uzreiz viņš parādīs visas izmaksas, maršruta izmaksas, un arī to visu informāciju var paņemt sev sistēmā un arī izdrukāt to Excel formātā, lai nodot atpakaļ jau tā kā pārvadātājiem, lai viņam arī būtu priekšstats par to, cik viņam būs viss samaksāts. Un, jā, tā kā ir dažādi risinājumi, kā var strādāt. Un, protams, ka, ja piemēram, nav pieejama integrācija ar transportu, un ir tādi klienti, ir tādi šoferi, kuri negrib, lai viņam liktu kaut kādas GPS ierīces, tad jā, un pat viņi negrib, lai viņi uzstāda kādu
aplikāciju sev telefonā, ja, jo viņi tur strādā, viņam ir pasūtījums, viņš vienkārši grib to piegādāt. Tad, jā, mēs piedāvājam Visitrack kā web aplikāciju, kā var atvērt tikai linku, tad šoferis saņem SMS ar izziņu, kurā viņam ir links uz uzdevumu, viņš to izpilda un viss aizver un darbs ir izdarīts. Tā kā tas tiešām ļoti atvieglo darbu ar pakalpojumu kompānijām, kuri sniedz pārvadājumu pakalpojumus un tieši strādājot ar viņu šoferiem. Cerams, ka jā, ka es atbildēju šo jautājumu. Paldies! Paldies, Jurij, paldies. Un jā, es arī aicinu, ja ir kādi citi jautājumi, droši mēs varam sazināties personīgi, uztaisīt tikšanos vai nu palikt pēc webinārā. Un gribās vēl dot vārdu cilvēkam, kas pārstāv lielisku risinājumu un mūsu atradums šogad, un jau minēja Večeslavs par to, tas ir Grape.ai, tas ir mākslīgais intelekts, kas palīdz atrisināt vienu no lielākajām problēmām, kas ir ne tikai loģistikā, bet jebkur sastopama datu ievadīšana sistēmās. Tas ir to, kas aizņem ļoti daudz laika, gan mūsu klientiem, gan, ja mums pašiem dažreiz gadās ievadīt kaut kādus čekus vai nu vēl kaut ko savu sistēmā. Un, jā, es ar prieku gribu padalīties ar tādu atradumu, var tā teikt, lūdzu, Grape.ai, Aleksejs. Jā, labdien visiem. Vai ir dzirdams? Jā. Ideāli. Labi, tātad, pirmkārt, ko gribu pieminēt, ir jūs dzirdat par Optimistic, jūs dzirdat par Standard Books. Mēs esam integrēti ar abiem risinājumiem un mēs esam partneri abiem risinājumiem. Tas nozīmē, ja jūs izmantojat vienu vai otru risinājumu, jums uzreiz būs pieejama pie mūsu rīka. Kas ir ļoti forši, tas nozīmē, ka jums īstenībā izmaksas krietni samazinās par to rīku. Jūs vienkārši varat viņu izmantot un visu. Uzreiz atbildēt uz potenciālu jautājumu, vienalga, cik daudz jums ir manuālu dokumentu, cik daudz jums ir to papīra dokumentu, kuru jums ir jāapstrādā, jo šeit rīks ir jau iekšā citas sistēmas. Tas nozīmē, ka vai jums ir viens dokuments, vai 10 000, vai miljons, ir vienalga. Labi, tātad braucam tālāk. Ko mēs redzam loģistikas industrijā, kādas ir problēmas? Tad pirmkārt ir tas, ka uzņēmumu ir milzīgs datu apjoms, un bieži šīs datu apjoms nav apstrādāts, viņš ir saglabāts kaut kādas piezīmes, e-pastos, fotoformātus, WhatsApp chatus, kaut visur, bet ne sistēmas. Otrais, ka darbinieki pavada ļoti daudz laika, lai manuāli visu saskaņot, lai visu manuāli ievadīt, ik pa laikam tas viss aizmirsas, vadītāji aizmirs kaut kādas bildes atsūtīt uz ofisu, viņi aizmirst paņemt kaut kādu, nezinu, tur pārakstu no klienta. Manuāls process nav ātrs un diezgan liels kļūdu risks, diezgan zema efektivitāte. Būtu labi, ja būtu kaut kāds robots, ja būtu kaut kāds rīks, kurš varētu šīs problēmas risināt. Mēs arī tā padomājam, un 6 gadus atpakaļ mēs izveidojam to rīku. Šis rīks nebija balstīts tikai uz loģistikas uzņēmumiem. Tas ir īstenībā rīks, kurš ir piemērots gandrīz jebkāda industrijā. Un mēs strādājam šobrīd 43 valstīs ar to rīku. Tas ir Latvijas uzņēmums, Latvijas kapitāls, bet vienkārši vēsturiski ir tā, ka mums arī ir mātes uzņēmums, kurš arī strādā globāla līmenī, tāpēc arī mums bija vienkāršāk uzreiz piedāvāt mūsu rīku pasaules klientiem. No loģistikas uzņēmumiem DHL, piemēram, ir mūsu klients. Runājot par rīku, tad šobrīd rīks var lasīt dokumentus 140 valodām. Mēs varam izlasīt jebkādus dokumentus tipus, sākot no PDF, Excel, PowerPoint, Wordiem, vienkārši jau kādas e-pastiem, WhatsApp chatiem. Vienalga kāds dokuments, un šobrīd mēs jau procesējam vairāk nekā 30 miljonu lapas puses. Un vidēji lapas puse tiek procesēta mazāk nekā pa 1 sekundu. Nu, kā tas viss izskatās? Mēs sapratām, ka jums, kā klientiem,
ir vēlme izmantot tikai vienu rīku. Jūs negribat, lai jums jūsu darbinieki, jūsu vadītāji, jūs paši, jums būtu, nezinu, tur 101 rīks, kuru jums ir jāielagojuši iekšā un kaut ko jāpadara. Tāpēc šeit mums tā galvenā biznesa būtība ir tā, ka mēs cenšamies integrēt mūsu rīku citos rīkus, piemēram, Optimistic vai, piemēram, Standardbooks. Tas nozīmē, ka jau izmantojot šos risinājumus, jūs varēsiet kopā apstrādāt dokumentus. Kāda veida tas tieši viss izskatīsies, ir jāskatās, jo ir vairākas opcijas, ir demonstrācijas, varam to pārādīt. Tas ir individuāli pie katra klienta, ir kādi standarta procesi, bet būs jāpaskatās šeit. Pati būtība sastāv no 3 soliem. Pirmais, kaut kāda veida mums ir jāsaņem dokuments, kuru mums ir jāizlasa. Atkal, tas varētu būt jebkāds formats, Excel, PDFs, vienkārši teksts, tie varētu būt arī vienkārši zīmējumi, varētu būt, nezinu, tur ārstu norīkojumi, labi, nav piemēras logistikai, bet tie varētu būt arī vienkārši rokraksta kaut kādas piezemes. Un vienalga, vai tie ir strukturēti, semistrukturēti vai nestrukturēti. Atkal strukturēts ir tur, kur ir tabulas, semistrukturēts, kur ir tabulas un kaut kas vēl, rēķins ir viens no piemēram, un nestrukturēts tas ir tie paši piezemes vai kaut kādi, nezinu, tur izziņas, ko jūs sūtat viens otram. Pirmais, mums ir jāsaņem dokuments, un šeit es parādīšu, kā tas viss izskatās aptuveni. Šobrīd mēs redzam Grape kā sistēmu, vēlreiz teikšu, nav obligāts, ka jūs izmantosiet to sistēmu tāda veida, jo var arī izmantot to bez Grape user interface, tas varētu būt headless sistēma, kuru ir vienkārši stāv jūsu esošajos rīkos. Tad, ja jūs izmantojat Grape user interface, jūs varat vienkārši izvēlēties dokumentu, pievienot klāt viņu, ir arī mobila aplikācija, sistēma ir pieejama online, nav vajadzības īstenībā kaut ko instalēt savā telefona vai planšeta. Viss ir online pieejams, ir vajadzīgs interneta pieslēgums. Var vienkārši pievienot dokumentu, otra iespēja var atsūtīt dokumentu pa e-pastu, un trešā iespēja, kuru visticamāk jūs izmantosiet un izmanto visvairāk klientu, ir integrācija. Tā ir jau nedaudz tehniska lieta, kāda veida tieši mēs sūtam dokumentu no viena uz otru. Parādīšu citu video. Tātad, saņemat dokumentu, kad mēs kaut kādu dokumentu saņemam, logistikas industrijā mēs redzam, ka diezgan daudz dokumentu ir slikta kvalitāte. Tas nozīmē, ka varbūt tur vadītājs uz ceļiem kaut ko nobildēja, kamēr viņš turē, un neko nevar salasīt. Šeit ir tā problēma, ka Office saprat, ka šis dokuments ir slikta kvalitāte, varbūt pavēlu, un vadītājs jau pazaudēja šo dokumentu, vai nezinu, kaut kas notika ar šo dokumentu. Šeit viens no use case'iem ir tas, ka mēs uzreiz varam dot atgriezenisko saiti, ka šis dokuments ir slikta kvalitāte, un tāpēc lūdzu izvēlēs un pārbildē šo dokumentu vēlreiz. Kad normāls dokuments ir saņemts, sistēma, šeit mēs to redzam, bet tas varētu būt arī backgrounda sistēma, analizē, kas ir dokumenta, lasa visu informāciju, saprat, ka tur shipper name ir Kings Rock, kaut kāds shipping address tur ir cits, kur ir tie produkti, kuri tika atvesti. Ja kaut kāda informācija mums nav kaut kādas informācijas, ir iespējams uzreiz atsūtīt kaut kādu automatiski vai manuāli, atsūtīt kaut kādu e-pastu par to, ka klausieties, šī informācija mums pietrūk, nav tādas informācijas, lūdzu pievienot klāt, nezinu, reģistrācijas numuru, vai kaut ko citu, vai vārdu uzvārdu, vai kontu, kaut kas tam vajadzīgs. Šeit to var izdarīt uzreiz kā kaut kādiem šabloniem, to var izdarīt manuāli, vienkārši rakstot to e-pastu. Šeit mēs mēģinājām palīdzēt mūsu klientiem, lai tas atvieglotu. Un tad šajā gadījumā mēs rakstam e-pastu par to, ka delivery date nav minēts, tā pavadzīme bill of lading, tāpēc arī lūdzu pievienot to informāciju. Braucam atpakaļ. Tātad, pirmais, mēs saņemam šo informāciju. Otrais solis, mums ir jāizlasa dokuments, mums ir jāsaprot, par ko ir dokuments, jāizņem visu vajadzīgu informāciju. To informāciju ir jāpievieno klāt jūsu sistēmas, vai tas ir grāmatvedības sistēma, logistikas sistēma, vienalga kas. Un pēc tam varbūt pielikt klāt vēl kaut kādu informāciju pie tiem datiem, kuru jūs izņemat.
Nu, un trešais, tas, kas tika minēts, šos visus datus ir jāaktivizē. Tas nozīmē, ka jūs beigas sakat viņu izmantot. Nu, un tie ir ROI, tie ir benefits, kurus cilvēki saņem, izmantojot Greipu kā vienkāršu sistēmu vai Greipu kopā ar citiem rīkiem, kā Standardbooks vai Optimistic. Sanāk tā, ka krietni samazinās laiks, cik daudz darbinieki, cik daudz vadītāji, cik daudz office pavada, lai apstrādātu šos dokumentus. Tas nozīmē, ka jūs īstenībā šie cilvēki var savu laiku veltīt citam, biznesa attīstībai, pelnīt vairāk. Nav kļūdas var būt ļoti dārgas, nav arī tas, nav izmaksas, kuri ir saistībā ar tiem kļūdām, un kopumā paaugstinās produktivitāte. Marketings saka, ka mums ir 300% return on investment. Īstenībā viņš ir lielāks. Šeit ir tas better safe than sorry. Tāpēc arī mēs parādām mazākus cipari. DHL-am return on investment bija vairāk nekā 1000% viena gada. Vienkārši tāpēc, ka viņiem ir ļoti daudz dokumentu un ļoti daudz procesu, kurš ir balstīts uz dokumentu apstrādi. Un tas, ko bija minējis Vjačeslav, ir tas, ka mēs strādājam ne tikai ar dukatiem burtiem, mēs arī strādājam ar rokrakstu. Protams, šeit jābūt diezgan, varbūt, logiski padomāt, ka ja neviens nevar izlasīt, kas ir uzrakstīts, nezinu, piemēram, tas ir ārstu rokraksts, tad droši vien būs arī problēmas salasīt to Greipu sistēmai. Mani vecāki ir ārsti, viņam varbūt nav pats sliktākais rokraksts, Greips varēja izlasīt to, ko viņi sarakstīja. Nu, kaut kā tā. Tāpēc, ja ir jautājumi, droši jautājiet. Ja ir jautājumi, var arī jautāt Nadeždai vai Karli, viņi arī zina par sistēmu, bet būsim priecīgi kopā pastrādāt. Super, Aleksejs, paldies jums. Un, jā, cerams, ka loģistika strādā, ārsti nestrādā. Un viņu rokrakstu mēs spēsim izlasīt un viss izdosies. Tā kā forši. Nu, un pats pēdējais, jā, visiem, protams, paldies par piedalīšanos, un jaukākais ir tas, kad mēs visiem dalībniekiem, un ne tikai dalībniekiem, jūsu draugiem, draugu uzņēmumiem un tā tālāk piedāvāsim iespēju 3 mēnešus jauniem klientiem izmantot Optimistiku bez maksas. Jā, šogad mēs slēgsim līgumu, tā kā laiks vēl ir, veseli 2 mēneši, ir iespēja paspēt noslēgt līgumu ar Optimistiku un dabūt visas priekšrocības un sākt lietot un digitalizēt jūsu procesu. Paldies liels, Rasa, paldies liels, Aleksejs, Kārlis, par jūsu laiku, par to, ka piedalīties. Paldies klientiem, jauniem potenciāliem klientiem. Un, ja jums ir vēlēšanas ar mums privāti aprunāties, un droši rakstiet, zvaniet, visi mūsu kontakti šeit ir. Prezentācijas laika arī bija, cerams, ka bija interesanti, un potenciāli tiksimies, tad tikšanās 1 pret 1. Paldies jums visiem! Čau!